bet par dažām tām lietām, ko es sākumā jau pieminēju. Tātad, faktiski Eiropas komisija iznākusi ar visiem šiem priekšlikumiem, un vakar mums bija Kalas arī Baltijas deputāti intergrupā, un es arī biju atvedis Rail Baltica pētniekus, tātad šo starptautisko vienu no lielāko dzelzceļu faktiski vispār transporta kompāniju pētniecības augām, kas strādāja pie šī projekta. Jo Eiropas komisijas nākošo 7 gadu priekšlikums transporta, enerģētikā un platjoslas internetā faktiski nozīmē piezīmēts projektus. Lielākā daļa transports apmēram 30 miljardi, mazliet vairāk. Tātad būs šajā programmā, un viņi dalās it kā garākos tādos posmos. Šie 50 miljardi ir šim te Connecting Europe Facility vai, teiksim, Eiropas Savienojamības tādam fondam, kurā ir 10 koridori. Es runāju par transporta pamatā, kur ir lielākā daļa nauda. Tā skaitā vienīgais Baltijas karošais patīk Liepājniekiem vai ne, ir Rail Baltica. Tātad tas pētījums ir nav tik dramatisks, kā te vērtē. Viņš ir apmēram 3,6 miljardi visiem 740 kilometriem Baltijas valstīs kopā, no kura Eiropas finansējuma aprēķins ir vairāk kā 2 miljardi. Tātad apmēram 1,6 miljardi paliek 3 Baltijas valstīm, un viņš dalās apmēram 3 daļās, kas ir apmēram 500 miljonu eiro būtu Latvijas puses ieguldījums visā šajā projektā, kurš varētu beigties 2024. gadā. Tas iet runa par ātrām sliedēm, kas ļauj mums faktiski visu Baltijas valsts teritorijas šķērsot 4 stundās ar tālāko izēju uz Varšavu, Berlīnu vai arī uz jebkuru šo koridoru daļu uz leju. 2/3 ir kravas, 1/3 ir pasažieri. Tātad tas ir tas, kas ir domāts, un tas pētījums parāda to, ka skaidrs, ka investīcijas nekad neatmaksājās transportā vairums gadījumos, bet tās saucamās operatīvās izmaksas ir ar pluszīmi. Neliela, bet ir. Tātad tas projekts ir dzīvot spējīgs, un es domāju, ka viņš ies. Vai tas ir Liepājniekiem pret jūsu interesēm? Teiksim, kā Ventspilnieki ļoti grib elektrificēt dzelzceļu, jo šī projekta vietā, kas ir sen zināms fakts, no manas ministrēšanas laikiem tur nekas nav mainījies, jo Rail Baltica tika uzturēts kā konkurējošs projekts tam, lai varētu naudu neiedot. Es pieņemu, ka Liepājai arī varētu būt šī interese. Tas to nenozīmē, jo līdz 20. gadam, tātad runa iet par nākošiem 7 gadiem, tas pētniecības projekts rāda, ka mums vajag tikai apgūt 20% no Rail Baltica projekta. Tas nozīmē, ka visa tā nauda, visi šie 500 miljoni maksimums, ko mums vajadzētu rēķināties ar 100 miljoniem līdz 20. gadam šī projekta ietvaros no Latvijas puses. Tas nav pārāk daudz, un tas neatņem visu naudu citiem transporta projektiem. Bet kur tā būtiskā lieta? Ir 10 miljardi kohēzijas fonda nauda piederoši kohēzijas valstīm, tā skaitā Latvijai, ielikta saistībā ar šiem projektiem. Un ja mēs viņus neņemam, tad viņus paņem citi no kohēzijas valstīm, saviem projektiem. Tā ir tātad atvērta pieejamība, neteiksim vāciešiem vai angļiem, bet viņi ir poļiem, rumāņiem, čehiem, poļiem, visiem tiem, kas ir kohēzijas valsts. Un ja mēs neizmantosim šīs 10 koridoru projektu iespējas, tad mēs to naudu vienkārši zaudēsim un atdosim citiem. Tā ir politiska izvēle, un man jāsaka, šis ir tas piemērs, kurā runājot, un mums izdevās ar Kalasu Igauņu komisāru transportu ļoti labi sastrādāties. Un faktiski ar parlamenta miedarbību caur transporta komiteju mums izdevās jau šī projekta stadijā, kad Eiropas komisija nāk ārā, ka šis princips tur ir iestrādās un šis projekts tur ir iekšā. Viņš bija apdraudās līdz pēdējām nedēļām.